Es domāju, ka jā, bet to izmēru, protams, ne šajā brīdī jums noteikšu. Un otrs, protams, nav jau runa tikai par valsts atbalstu subsīdiju veidā. Ja? Visu laiku nezinu, kāpēc jūs lietojat tikai šo te subsidēšanas, subsidēšanu kā valsts atbalstu, kā vienīgo. Ja? Ir jau, protams, arī šis atbalsts tieši šim investīcijām. Un es domāju, ka tāds jau bijis ir ļoti daudzām pašvaldībām Latvijā, kuras šobrīd arī apkurina savus, mazpilsētas un ciematus tieši ar koksnes. Viņas ciniet nemaz nav tik daudz. Patiesībā vienīgā lielā nozīmīgā pilsēta, kur visa pilsēta kurinās, ir Kuldīga. Jā, bet lielākā daļa arī mazo ciematu, tur ir saņemts diezgan labi noteikumi. Eiropas nauda, valsts līdzfinansējums un tā, protams. Nē, par to liels paldies, es domāju. Lai tur pāriet, no kaut kādas, mazuta vai akmeņokļu vai kāda... kas no kurām tur bija, vai ne, lai būtu normāls, efektīvs katlumājas. Un tādu ir tiešām nemazums. Krāslau pēdējā pieslēdzās tiešām. Un galvenais, un tur ir tā galvenā briesma, lai šī valsts politika būtu draudzīga tieši tad šim enerģijas veidam, lai neiznāktu tā, ka paši iedzīvotāji, tai pašā ķegumā, piemēram, lai nelādētu to ķegumu pašvaldību, ka viņi piekrituši šādai afērai, ka viņi nav uzlikusi kādu citu, gāzes, ja, ka viņi tagad apkurina ar šķeldu, un tas sanāk lētāk. Un tas ir tas stimulējošais, kas pievērsīs arī pārējās pašvaldības pāriet. Paskatīsimies, vai jūs pats neesat uzkāpis tūlīt uz mīnas. Ko jūs sakat par to, ka mēs vedam tik daudz šķeldu ārā, vai būtu jāuzliek robežu cena šķeldē, kuru mēs izvedam uz Zviedriju, kuras apjomi esot nenormāli. Te vienam jauneklim šodien autorē bija pat doma par to, ka tas esot 3 reizes lētāk pārdot Zviedriem. Tas ir Zviedri pie mums nopērkot 3 reizes lētāk nekā mēs paši tur. Es nezinu, vai tā schēma ir droša, bet pat ideja, ka mēs vairāk šķeldes saražotās šobrīd izvedam ārā nekā paši to kurinam, tāda ir. Vai šo problēmu varētu risināt, kāds Līnskungs saka, lai ātrāk tiktu no gāzes adatas, no Krievu gāzes nokāpt nost, varbūt uzliekam robežu cenas, tu esi spiests to šķeldu atstāt valstī, šķeldas cenas krīt, pašvaldībām ir lielāka interese pāriet uz šķeldu kā kurināšanas veidu savai vietējai katlumājai. Vispirms mums būtu jāizstājas no Eiropas Savienības, ja mēs to gribētu, jo mēs nevaram uzlikt tarifus uz robežas Eiropas Savienības valstīm. Bet protams, mums vajag iekšējā tirgu izmantot to, ko tās iespējas, kas mums līdz šim nav bijušas, un tieši šķelda vai skaidra palets un tā tālāk ir Latvijā labi ražotāji, kas ražo attiecīgus katlus, lai to darītu, ir mūsu ražotāji, un tur ir daudz potenciāli, es domāju, tieši šajā ziņā. Jā. Labi, pārējie? Droši, kurš? Tikai atkal par šķeldu. Viena īsa replika, tikai atkal par to šķeldu. Būtībā Rīgā lielās termoelektrostacijas, nevar, nekad viņas nepārvedīs uz šķeldu. Jā, bet tec 2 vai tec 1, es neatceros, tagad vēl aizvien bišķiņu piešpric dot pat ar kūdru kurinot. Tas ir vēl šmucīgāk kā ar šķeldu. Kāpēc mēs paši neticam, ja visa Kuldīga varēja 17 mazās mazuta katlumājiņas pa pilsētu iznīcināt un uzbūvēt vienu lielu ar šķeldu? Kas ir Kuldīga salīdzinot, teiksim, ar vienu lielo Rīgas tecu? Ja? Kas ir lielais Rīgas tecis salīdzinot ar vienas mazas Ķīnas mazpilsētiņas vienu rajonu? Tad vispirms ir jāsagatavo infrastruktūra. Ja? Labi, jo es baidos, kad man, teiksim, tikt no savu meža parka, pieņemsim uz Siguldu, ja tajā brīdī, ja teica pārlikt tur uz šķeldu, būs vienkārši neiespējami. Atliks vienīgi, vai nu kājām, vai ar helikopteru. Jums taisnība. Labi, paldies par viedokli un argumentu. Celinskungs? Jā, protams, kad pat sasniegt ne tikai tos augstākos līmeņus, ko piedāvājam mēs vai teiksim, saskaņas centrs, bet pat tos, ko valsts ir apņēmusies, atjaunojuma energoresursu ziņā nevarēs nekādā veidā, ja visas lielās pilsētas nepāries uz šķeldu. Visas? Rīgā tam nebūtu jānotiek 100%, manuprāt. Ja? Tātad Rīgā tas varētu būt 120 līdz 200 megavatu jauda. Tas ir cik procentuāli? Mēs tās megavatu stundas nemākam rēķināt. Tas ir kaut kāda trešā daļa, es domāju. Okay. Gan tehnoloģiski, gan loģistiski tas ir pilnībā atrisināts jautājums. Bet es gribētu vienu citu piemēru. Man bija saruna ar vienu kompāniju,
un viņi tūlīt palaiž tādu rūpnīcu, kas sagatavo tādās sausā šķeldē. Ja tas ir šķelde ar daudz zemāku mitrumu procentu, un jo zemāks mitrumu procents, jo viņš dod lielāku efektivitāti. Un tad viņu piedāvājums ir mazpilsētāji vai varbūt pat kaut kādai, teiksim, atsevišķai ēkai, pietiekam liela patēriņa, bet ciemam vai kaut kā tā. Un tad viņi uzstāda sadedzināšanas iekārtu caur kaut kādu tādu līzinga principu, tātad viņi nodrošina ilgtermiņa līgumu ar izēvielas piegādi. Tur tas tarifs mainās atkarībā no tā, cik liela ir jauda. Ja tā jauda ir lielāka, tad tarifs ir nedaudz zemāks par megavatstundu. Ieguvums ir tāds, kad visu to tas cena par megavatstundu ir būtiski lētāka nekā pie šīm pašām, pie pašreizējās apkuras, kas ir vai no ar fosīlajiem vai ar, teiksim, zemes efektivitātes koksni. Labi, mums ir viens jautājums no interneta, ko Anita tūlīt nolasīs. Kurā mājaslapā tas bija? Tas ir ielikts Ielpas mājaslapā, un Jēkabs raksta. Viņš gaida jūsu viedokli par jūras vai okeāna viļņu enerģijas iegūšanu. Un viņš vēlas atbildi saņemt tādā formā, ka vai jūs ticat un atbalstat to, ticat, bet neatbalstat, neticat, vai arī jums vienkārši, kā teikt, nezināt sīkāk par šo? Ticu, nezinu, atbalstu, neticu, šādā. Katram viens būtībā vārds jāpasaka, es saprotu, ja? Vienīgi, ja Jēkabs ir informēts, ka Latvijā nav okeāna, bet, viss ok. Jūras vai okeāna? Un jūras viļņu enerģija, tas tā ideja ir. Skīsas kodolīgas atbildes. Mūsu plānā ir blakus vējiem, saulei un biomasai vēl ģeotermāla enerģija, bet okeāna viļņu enerģija mums tur nav pašlaik. Jūras laikam, neņirgāsimies par Jēkabu, protams, ka viņš domāja Baltijas jūru. Baltijas jūrā tā īsti netic tomēr. Pārāk sekli jūs prāt, ja? Nē, pārāk mazi. Bet jūs zināt, ja, par ko ir runa? Principā jā, cik zinu, tad teiksim, tur Lielbritānijā tas nav nekas gluži jauns, ja, bet Ziemeļjūra, teiksim, un tur mazliet cits spēks tam visam ir. Cilīns kungs? Pašreiz tehnoloģijas nav aprobētas praktiskai piemērošanai tuvākajā laikā, bet tas neizslēdz pētījumu turpināšanu šī virzienam. Vēl viens nezinīša rakstītais. Ko nozīmē zaļās darba vietas, par ko visi te runā? Un vēl zaļais pirms tam ir ierosinājis, nokrāsosim visus ar briljantu zaļo un sāksim smuki zaļi dzīvot. Vai jūs varat izskaidrot, kas ir zaļās darba vietas pēc būtības? Jūs mums solījāt, teiksim, daudz zaļas darba vietas. Kas tas īsti būtu? Tie būtu arī būvmateriālu ražotāji, kuri ražotu šai siltināšanai domātās. Tos jūs arī tur ieskaitat iekšā? Tieši tā, ap vienu zaļo darba vietu ir vesels ķekars ar citām zaļām darba vietām parasti, vai ne? Un sevišķi tas ir būvniecības jomā vai kādā tādā jomā. Un zaļā darba vieta nozīmē to, ka tās darba vietas, šī darba rezultāts ir, piemēram, mūsu energo neatkarības paaugstināšana no fosīlām, ne zaļām produktu. Jā, tas, tā ir viena no tām. Labi, jums, Līdaks kungs, ir sava definīcija zaļām darbvietām? Es laikam nekomentēšu, jo es, manuprāt, šo terminu nelietoju līdz šim. Nē, tas nav par pārmetumu līmenī. Tas vienkārši cilvēks grib izzināt, ko īsti var saprast kā zaļu. Varbūt sētnieks, kas slauka lapas, arī ir zaļa darba vieta. Ja viņš kompostē, varbūt, jā. Jācer, ka viņš kompostē, nevis sadedzina. Jā, īstenībā, ja jūs paskatītos internetā, teiksim, angļu valodā šo terminu, tad ir vesela virkni gan Eiropas dokumentu, gan dažādi pētījumi, kas detāli definē šīs zaļās darba vietas. Un, es piekrītu Strazda kungam, bet varbūt mēs varam paiet mazliet nost no enerģētikas sektora, jo, teiksim, mēs esam pašlaik tā kā uz to koncentrējušies, bet tas varbūt arī citās jomās, ja, teiksim, kur ir Latvijas potenciāls, teiksim, ekoturisms un ar to saistītās lietas. Un īstenībā mēs ļoti maz izmantojam, un tas, ko Līdaks kungs pareizi teica, cik skaisti ir Latvija un viss šīs aizsargājumās dabas teritorijas, ko mēs uzskatām tā kā vairāk par apgrūtinājumu un kaut kādu ierobežojumu, bet faktiski tas arī ir papildus peļņas avots. Bioloģiskā lauksaimniecība, tā kā tas nav tikai enerģētikas sektors. Labi, par šo zaļo darba vietu un to, cik zaļi ir viegli dzīvot vai grūti dzīvot, viens komentārs no esmāja.lv. Man šķiet, te nopietnā
meitene, laikam, tad raksta. Man šķiet, ka kamēr nebūs attīstīta ekonomika, nebūs normāls sociālais nodrošinājums, runāt par zaļu dzīvi ir pāragri. Vispirms jātiek galā ar esošo situāciju, lai cilvēki varētu atļauties maksāt par ekoloģiju. To taču visi saprot, ka ekoloģisks nozīmē dārgāks